Ļoti būtiski ir veikt vingrinājumus jau atvērtajās ķēdēs un dažādos virzienos, viss mainot muskuļu grupas, gan bicepsiem, gan tricepsiem, gan visam pārējiem, lai attiecīgi visi tie muskuļi strādātu, visus tajos speciālās fiziskās sagatavotības darbus. Bet ļoti būtiski ir arī izteikti veikt ekscentriskos darbus. Ekscentriskajā darbā ļoti būtiski tad paņemt jau jaudīgāku gumiju ar otru roku palīdz un dara tikai to ekscentrisko fāzi visās tajās plaknēs, kur klasiski tad ir tās kustības. Jo nerad tieši tas muskulis neiztur to ekscentrisko variantu, tāpēc viņš ir arī tur jātrenē. Tāpēc jaudai pretestībai jābūt pietiekami lielai. Un tieši to ekscentrisko darbu jau trenēt. Būtiski fiksēt lāpstiņu, pievērst uzmanību lāpstiņas stāvoklim, cik vien var, kad pleci noturās, bet arī tieši mainīt, tad ļaut tai lāpstiņai un visu un dažādās pozīcijās. Var ieviest arī, ka tas ķermenis ir nedaudz noliekts tajās pozīcijās, kur ir tieši tie stāvokļi, kas ir tai treniņu, tai cīņas pozīcijai pietuvināts vairāk, ja, jo ar taisnām kājām mēs reti, kad stāvam. Tad arī dažādos tos leņķos, kur tu esi ar visu to ķermeni, jau tur, kur vairāk strādā konkrētās muskuļu grupas, jau konkrētos leņķos. Viens no iesildošajiem vingrinājumiem tieši trapeces apakšējām daļām, tas ir tas muskulis, kas strādā pret to, lai pleci bīdītos uz priekšu. Tad pirms treniņi var ļoti labi kā iesildošo vingrinājumu, pāris atkārtojumus, kāds 2 sērijas uztaisīt, bet pāris knifi, tad cik vien var sasprindzināt vēders prese un rokās neliela pretestība un tais plecos ārējo rotāciju, cik vien var augšdelmu ārējo rotāciju, jo vairāk tais, jo lāpstiņi vairāk sabīdās kopā un nobīdās uz leju, tad garš kakls izveidojas. Un ceļ uz augšu, atceļ, var nedaudz augšā noturēt, var pašūpot, vēl 1, 2, 3, nolaiž lejā. Izpilda. Galvu var arī pabīdīties uz leju, lai galvi pret pierīti atbalstītu, bet tas ir mazākais, būtiskākais tieši uztaisīt to maksimāli ārējo rotāciju. Un tad, kad jau ir, tad var taisīt arī ar lielāku pretestību vai palielināt ātrumu. Tad strauji uz augšu, notur 1, 2, 3, atkal laižu lejā. Straujāk hops uz augšu, 1, 2, 3 lejā. Bet jāuzmanās, jo lielāka pretestība ņems un jo ātrāk iestāsies nogurums, jo mazāk gribēsies taisīt ārējo rotāciju. Visu laiku maksimāli ārējā rotācijā, plecos tieši augšdelmu ārējā rotācijā. Būtiski mainīt arī leņķi, pacelt soli slīpumā uz augšu un ceļ rokas uz augšu. Īkšķi pret griestiem un nolaiž lejā. Ceļ uz augšu, rokas uziet uz augšu, īkšķi pret griestiem, notur 1, 2, 3 un 1, 2, 3 pašūpo un laiž lejā. Un tad tieši tāpatās kā uz taisnā var arī strauji uz augšu un attiecīgi pēc tam lēnāk laiž ekscentrisko lejā. Un mainot leņķi vēl vertikālāk, apmēram 45 grādos, ceļ uz augšu un 1, 2, 3 pašūpina, laiž lejā. Atkārto vairākas reizes, vai attiecīgi pēc tam jau var ar strauju kustību augšā, hop, un 1, 2, 3 laiž lejā. Plecs stabilizējošais vingrinājums. Nepieciešams stienis, apguļos kausu spiešana, ņem platajā tvērienā, paceļ neliela pretestība, lai var izpildīt lielu atkārtojumu skaitu, ielaiž līdz pusītei, drusciņš zemāk ir.
Un tagad sāk kustības strauji uz augšu, uz leju, pavisam nelielā amplitūdā, tad kratīšana. Un izpilda liela atkārtojuma skaita. Tas ir vismaz 45-55 atkārtojums vienā sērijā un kombinē kopā ar krūšu muskuļu stiepšanu. Jā, sekojam līdzi, lai pleci nevirzās augšā pie ausīm, lāpstiņas piefiksētas. Un tad tas ir tāds asais vingrinājums tieši lāpstiņas fiksatoriem, tieši vairāk pleca locītavas fiksatoriem, maziem muskulīšiem. Un kombinējam kopā ar stiepšanu roku atbalstīt kaut kur pret vai nu vingrošanas sienu vai pret statīvu, plauksta nedaudz augstāk par plecu vai var arī pavisam augšā diagonāli. Un, ja kreisā roka, tad kreisā kāja priekšā, taisa rotācijas kustību, lai jūt, ka iestiepies krūšu muskuls. Vismaz 30-40 sekundes viena roka, pēc tam otra roka. Un tā atkārto vismaz 3 apaļus, abas 2 vingrinājumus. Plecu iekšējā rotatoru trenēšanai tieši, kas fiksē augšdāmu kaulu galviņu, novieto gumiju, atbalsta kaut kur tā, lai viņi būtu pret plaukstu, tad elkonī 90 grādu leņķis. Lāpstiņu nofiksēt cik vien var uz atpakaļu, nedrīkst aiziet plecu uz priekšu un veic iekšējās rotācijas. Ja dūra ir priekšā 90 grādos, tad no 90 grādiem iekšējā rotācija apmēram 30-40 grādus, līdz 45 maksimums, ja izmanto gumiju. Un arī mēģina tātad, jo lielāku gumiju spēcīgāk, tas jau būs trenējušais efekts, ja profilaktiski, tad, tāda 15-20 atkārtojumi, 2 sērijas būtu ļoti labi katrai rokai, kā iesildošais plecam tieši. Bet skatāmies, jo lielāku gumiju ņemsim, jo vairāk gribēsies plecu uz priekšu laist protrakcijā. Jā, elkonis jānotur visu laiku klāt, lai rotācija ir tikai plecā. Tad, kad ir iesildīti pleci, vingrinājums ir, rokai jābūt ir atbalstītai pret stieni vai arī pret vingrošanas sienu un lāpstiņu nofiksēt. Un obligātai rokai ir jābūt atbalstītai un taisa iekšējā rotācija. Tajā brīdī, kad ir roka lejā, jau iekšējā rotācija maksimāli iet uz augšu. No sākuma izstrādā nelielu pretestību, lielu atkārtojumu skaitu. Ja var vismaz 15, 20, 25 atkārtojums, bet tad jau, kad iet kaut kāda jau 3. 4. nedēļa, vai tad, kad strādā uz ātruma lietām, tad kustība uz leju ir lēna, 1, 2, 3 un strauja hops augšā cik vien iet. 1, 2, 3 un augšā hops cik vien var ātri. Un tad jau apmēram līdz 15 mēģinam izstrādāt. 2-3 sērijas, tas kā tāds vispār attīstošais vingrinājums. Būtiski mainīt leņķis, arī elkona virspleca līnijas, īpaši tajos gadījumos, kad ir kaut kādas krišanas un tam līdzīgi. Tad izstrādājam elkonas virspleca līnijas, arī tās pašas rotācijas, iegriežos ar ķermeni vairāk, lai tā roka sanāk jau nedaudz citā plaknē, tā kā elkonas uz priekšu. Un arī tieši tāpatās jau pagriežos gandrīz pretim, pret to stieni un izpildu arī vismaz 11 reizes. Var arī tieši tāpatās kombinēt ar to ātrumu, bet tas jau ir atkarīgs no mērķa.